Aizvadītajās brīvdienās Rūjienas novadā Lodē notika amatieru teātru tikšanās. Skatītāji tajā nebija aicināti un kolektīvi priecēja viens otru. Šāds pasākums šai pusē notika pirmo reizi. Tā mērķis bija veidot sadraudzības tiltu starp amatieru teātriem, jo gluži tāpat kā deju kolektīviem ir sadancošanās, koriem sadziedāšanās, arī amatieru teātriem bija nepieciešams šāda veida pasākums, un ideja rūjieniešiem tam radās jau pirms kāda laika. Mēs viesojamies Kauguru kultūras namā ar rūjieniešu ar izrādi Melnais straips. Tad, kad bija tāda ļoti forša pasākums pēc izrādes, mūs uzņēma viss Kauguru amatieru teātris. Mums bija tāda vairāk stundu garumā tāda kopīga pasēdēšana. Tad es sapratu, kāpēc šādu pasākumu es nevarētu norganizēt šeit. Un tā kā redzot šo cilvēku lielo atsaucību, šeit ir 80 cilvēki mēs šeit šovakar esam. Pasākumā bija uzaicināti un ieradās 7 amatieru teātri no Rūjienas, Valkas, Beverīnas un vēl citiem apkārtnes novadiem. Katrs kolektīvs bija sagatavojis īsu priekšnesumu ar humora devu. Kāds deva ieskatu topošajā izrādē, kāds bija sagatavojis ko īpaši speciāli šim pasākumam, bet kāds izspēlēja skeču šovus un smiekli piepildīja zāli visa vakara garumā. Tas ir ļoti vērtīgi šiem kolektīviem pašiem dalīties pieredzē, tieši varbūt arī kādreiz atpūsties. Jo vienmēr ir tā, ka teātri kolektīvs priecē citus, bet svētki viņiem pašiem ir ļoti reti. Pasākuma iniciatori vakara gaitā izteica priekšlikumu, lai būtu interesantāk nākamajos gados šādas tikšanās varētu notikt pie citiem kolektīviem, kas būtu tikai godīgi un arī dotu iespēju dalībnieku skaitu padarīt kuplāku. Protams, ilgi nebija jāgaida un organizatori nākamajam gadam drīz vien jau bija pieteikušies. Alise Lilientāle, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.